Jā. Jurģis Vinniņš, sadales tīkls, vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs. Bet, kā es parasti saku, tad arī tās privātpersonas, kas ir uzņēmumu vadītāji, arī ir tie mani bieži vien ikdienas klienti. Un tad runājam gan par uzņēmumu, kā saka, darīšanām vai jautājumiem, un tad pat laikā arī tad par privātpersonu jautājumiem. Jā, mans virsraksts ir izmaiņas neto sistēmā, pārdomāta rīcība uzstādot saules paneļus. To mēs, manuprāt, jau visu laiku esam jau stāstījuši. Šobrīd, man liekas, pie tās pārdomātās rīcības ir vēl krietni vairāk jāpiedomā un jāņem vērā dažādi apsvērumi. Tas, ko iepriekšējais runātājs Gunārs Valdmans stāstīja, kam jāpievērš uzmanība, tā kā tās ir noteikti tās lietas. Lūk, tad mazliet, kā tad viss šis, kas ir sagaidāms no 1. maija, kā tad tas vairāk attieksies konkrēti uz sadales tīklu. Un tad jā, tās būtiskākās lietas, kā jau Gunārs minēja, tad jaunu dalībnieku uzņemšana ir līdz 1. maijam, vai precīzāk līdz 30. aprīlim, tad esošā neto uzskaitas sistēmā. Un tātad kritērijas, lai tiktu uzņemts klients vai objekts šajā gadījumā, tad ir izsniegta atļauja elektroenerģijas ražošanai. Un tad šeit ir būtiski ņemt vērā to, uz ko mēs aicinām, ka tad mums arī kaut kādu laiku var aizņemt šīs iesūtītās dokumentācijas izskatīšana. Varbūt ir kaut kāda, kā saka, nepilnība novēršana dokumentācijās, kaut kas varbūt ne līdz galam ir izdarīts. Tad mēs aicinām līdz aprīlim 22. to izdarīt, un tad mums vēl paliek šī nedēļa, kur tad mēs varam visus dokumentus saskatīt, jo pieņem, kad līdzīgi kā pagājušā gada nogalē, kad arī līdz nebija pieņemti grozījumi par to, ka tas pagarinās līdz 1. maijam, tad arī bija pietiekoši daudz darbi. Lūk, tā kā tas aicinājums līdz 22. aprīlim, ja iesniegsiet mēneša pēdējā dienā, 30. aprīlī, mēs noteikti negarantējam par to, kad jūs šo atļauju saņemsiet. Tā kā tas vienkārši tāds aicinājums, jā. Kas vēl ir būtiski, ka pēc 1. maija, tad veicot lietotāju maiņu vai norēķinu sistēmas maiņu, nav iespējams atgriezties neto uzskaitas sistēmā. Respektīvi, šobrīd vēl bija tā lieta, kad mēs varējām varbūt pamigrēt no vienas sistēmas uz otru. Kā jau Gunārs stāstīja, tad lai arī tā skaļi mēs nerunājam par neto norēķinu sistēmu, bet klientam bija iespēja aiziet pie elektroenerģijas iepirkēja, kurš tad iepirka, piemēram, un tad attiecīgi naudā, kā saka, saražoto attiecinājumu. Šajā gadījumā vairāk tādas iespējas nebūs. Tad teorētiski šobrīd mēs vēl uz mēnesi varam uz vienu sistēmu aiziet uz otru un tā tālāk. Tas, kas noteikti ir jāņem vērā, ko mēs noteikti mudinām, arī šobrīd ik pa laikam ir gadījumi, ka, ja mēs pārslēdzam līgumu, tad neto uzkrājums pazūd. Jā, tad tā ir būtiska lieta, kas ir jāņem vērā. Un tad, attiecīgi, tas, kas vēl nāk papildus klāt, tad ja no 1. maija mēs pārslēdzam šo līgumu, tad mēs vairāk esošajā sistēmā, kas varbūt mums bija iepriekšējā periodā, arī īsti apakaļ vairāk netiekam. Ko mēs varam darīt? Tad mēs varam gan mainīt ģeneratoru jaudu, invertoru, piemēram, tur vai jaudīgāku likt, vai mazāku. Tad katram pēc vajadzības tās lietas mēs varam darīt. Tur nekas nemainās, tad vēl joprojām. Tad viss paliek spēkā līdz 29. gadam, 28. februārim, tad esošajā sistēmā mēs paliekam. Tad vienīgais, kas ir, tad ir šī lietotāja maiņa. Un šeit ir tā, ka bieži vien mēs arī nonākam situācijā, kad, piemēram, ir tā kā privāta persona, bet viņš ir reģistrējies kā individuālais komersants. Jā. Arī tajā gadījumā tā nav privāta persona, bet tas ir, kā saka, uzņēmējs, un tad attiecīgi arī tad šī sistēma, tad neto uzskaitas sistēma nedarbojās. Lūk, un tad attiecīgi pēc šobrīd visi, kam ir mikroģeneratori, nāk iekšā pieteikumi, tad mēs automātiski visiem šiem lietotājiem piekārtojam esošo neto uzskaitas sistēmu. Pēc 1. maija tad attiecīgi katram pašam ir jāizvēlās savs elektroenerģijas tirgotājs vai iepirkējs, jo tad tas vairāk automātiski netiks piekārtots, jo esošo sistēmu tad administrē sadales tīkls no 1. maija, tad jauno sistēmu administrēs, kā jau Gunārs minēja, tad elektroenerģijas tirgotāji,
vai kā mēs sakām, tad iepirkēji. Un tad katram no mums, kā klientam, var būt atsevišķi gan tirgotājs, gan iepirkējs. Tur gan tad ir jāskatās par esošo sistēmu, bet tīri teorētiski arī tādas lietas var būt. Bet universālā pakalpojuma gadījumā tā tas nebūs. Jā, kas tad vēl ir būtiska lieta, ko jau Gunārs pieminēja, un es tad mazliet sīkāk vēl pastāstīšu, tad izvēloties pāriet no esošās neto uzskaites sistēmu uz neto norēķinu sistēmu no 1. maija 24. gada līdz 28. februārim 25. gadam ir iespējams saņemt arī uzkrājuma izmaksu. Un par to tad man būs sīkāka informācija nākamajā slaidā. Un tad arī tāda infografika kā reizi ir par to, kā tad mēs piešķiram esošo sistēmu, un tad attiecīgi, kas tad mums notiekās pēc 1. māja. Tā kā es teiktu, tas 1. maijs šobrīd ir tās diezgan izšķirošs. Jā. Vēl viena būtiska lieta, ko es gribu piemetināt, kas arī šogad tātad ir pieņemts līdzīgi kā pagājušā gadā. Tātad uzkrājums, kas ir tātad pa pagājušo gadu, vai pareizāk sakot, līdz 28. februārim, kas būs sakrājies, šogad gan tas ir 29. Tad tas viss pārceļās attiecīgi uz nākamo gadu vai šo gadu. Tad tā ir tāda varbūt otro gadu tāda atšķirīga lieta no iepriekšējiem gadiem. Jā, un tad mazliet sīkāk par neto uzskaites uzkrājumu izmaksu, kur tad būs spēkā no 1. maija, kā Gunārs minēja. Tad šeit mazliet varbūt tā detalizācija, kā tas ir plānots, kā tas notiksies. Tad šajā gadījumā ir tā, ka sadales tīkls šādus iesniegumus pieņems no tirgotāja. Tad šajā gadījumā ir tā, ka ir informācija jums jāvēršās pie tirgotāja, un tad attiecīgi tirgotājs mums visu šo informāciju iesūta. Un tas ir tikai tajos gadījumos, ja jūs pieņemat lēmumu pāriet no esošās neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu. Summa tātad maksimālā ir 600 eiro. Tā gan ir jāņem vērā, ka tā ir ar visiem nodokļiem, un tāpēc iekavās man ir ierakstīti šie 462 eiro. Tad attiecīgi norēķinot nost iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad šī summa paliek 462 eiro. Tad tā ir tā summa, ko privāta persona konkrēti tad arī par uzkrāto var maksimāli saņemt. Ja mēs runājam par to, kā tad mēs to aprēķināsim, tad attiecīgi cena par 1 kWh tiks aprēķināta pēc iepriekšējā perioda, norēķina perioda. Ja, tad te ir parādījis no 23. gada 1. marta līdz 24. gada 29. februārim. Tā kā šobrīd mēs vēl precīzi šo cenu nevaram pateikt, kāda būs par kilovatstundu. Tas taps skaidrs nākamā mēneša sākumā. Ap kādu 8. martu varbūt kaut kā tā varētu būt. Ja? Lūk, jā, tā kā attiecīgi tad pēdējā rēķinā, kad lietotājs vēl ir esošajā sistēmā, tad mēs sadales pakalpojumu norēķinam nost, un tad attiecīgi arī to, kas ir uzkrātās kilovatstundas, pārvēršam naudā, un tad attiecīgi veicam izmaksu. Jā, un tad uzkrājuma izmaksai var pieteikties līdz 28. februārim 25. gadam. Jā, tā kā tas nav, kā saka, lēmums nav jāpieņem līdz 1. maijam, kā citām lietām vai tirgotāja izvēle, tad šajā gadījumā tas ir līdz nākamā gada 28. februārim. Lūk, un tad mazliet varbūt tīri paskriešu cauri, arī atgādināšu par mikroģeneratoru pieslēgumiem, kur līdz šim brīdim tad arī mums laikam vispopulārākie ir bijuši. Kopumā šobrīd mums ir vairāk kā 19 000. Pagājušā gadā varbūt mazliet mazāk tika pieslēgti, bet tāpat tās pieaugums ir pietiekoši liels, ap 8 000 mikroģeneratoru. Un tad šeit ir, te gan jāņem vērā, ko arī Gunārs teica, kad vairāk šis ierobežojums tīri, lai tad nonāktu neto sistēmā, nebūs spēkā, bet tie, kas vēl joprojām grib paspēt uz neto uzskaites sistēmu, tad šī lieta ir jāņem vērā. Tad tie ir 11,1 kW trīsfāžu sistēmā. Jā, tātad, ja mēs runājam par šo pārdomāto rīcību izvēloties, tad tā kā mēs vēl joprojām arī iepriekš esam teikuši, tad mājas darbs ir primāri, tad izpētiet gan savus patēriņus, gan izpētiet arī mūsu mājaslapā šos nosacījumus, kādi ir
viņi pēdējā laikā nav būtiski mainījušies, bet nianses ir. Par to arī būs tālāk mazliet man slaidos. Nosakiet piemērotāko jaudu, atrodiet speciālistu, kurš tad to varētu uzlikt, un tad attiecīgi var darboties tālāk. Par patēriņa audita lietām, ko mēs vienmēr sakam, tad mūsu portālā ir par pēdējiem 24 mēnešiem pieejami x stundu dati, gan pa mēnešiem, gan pa stundām. Tad noteikti var paiet cauri un pastīties. Īpaši tas, ko mēs sakam, vajag nevis gada griezumu paņemt, bet vairāk tad konkrēti vasaras periodu un konkrētas dienas. Ja? Jo tad, ja mums tas viss aiziet kā saka, naudā, ja, tad mums tiešām ir jāskatās, cik tad mēs efektīvi šo savu saražoto patēriņu varam arī paši kā saka, iztērēt. Ja. Jā, tad šeit arī var redzēt tādu ļoti interesantu lietu. Šeit gan neiet runa par mājasaimniecību, bet mazu komercdarbības objektu, bet princips ir ļoti, ļoti līdzīgs. Un, manuprāt, ir ļoti labi redzēt tādas varbūt klasiskās kļūdas, es teiktu tā, kā mēs varam aprēķināt ne tādu jaudu, kā vajag. Tad šeit mēs redzam, ka kopējais gada patēriņš 39,000 kWh. Noteikti, ja mēs runājam par tādu patēriņu, ar ko mēs gribētu to saražot, tad mēs teiktu, ka tur vajadzētu kāds saules paneļus uzlikt uz kādiem 40 kW, un tad mēs noteikti šo savu gada patēriņu nosaktu. Savukārt, ja mēs apskatāmies konkrētāk vasaras dienu, tad mēs redzam, ka tad mums šī ikdienas slodze saulainā dienā nav vairāka par 6 kW vidēji, ja ir kaut kādi brīži, kad līdz 7 uziet. Un tad attiecīgi šeit ir tas jautājums, par kādu cenu un kam tad mēs pārdosim šo elektrību. Tad, ja mēs esam 40 kW uzlikuši, tad šeit reāli sanāk, ka mums vairāk kā 32 kW vismaz paliek pāri, pat bišķiņi vairāk. Ja? Tad jāizsver, pa kādu cenu tad mēs viņu varētu pārdot, un vai tad tas tiešām būtu tas mūsu bizness, un vai tad tas būtu mūsu tas īsti pašpatēriņš. Tā kā šeit teikšu atklāti, manuprāt, visefektīvākais veids būtu maksimāli likt mikroģeneratoru, vēl labāk, es teiktu, kaut kādas 7-8 kW un tā. Bet katram, protams, lēmums jāpaņem pašam. Jā, tad šeit arī tādas pamatlietas pie ražošanas jaudas aprēķina. Tad gada patēriņš, tā ir viena lieta, patēriņa grafiki, īpaši tad vasar, kad mums tā saulītis vairāk spīd, un tad skatāmies arī savu patēriņu. Elektroiekārts, patēriņa audits varbūt ir iekārts, ko mēs vienkārši varam nedarbināt vai kā saka, nomainīt uz efektīvākām, padomāt par savu nākotnes patēriņu, ja, ko tad mēs varbūt taisamies kaut ko mainīt. Varbūt liksim siltumsūkni, varbūt liksim kondicionieri, jā. Tās ir tās lietas, ko mēs tad varam kā saka, pakalkulēt. Vēl viena būtiska lieta, kur mēs ik pa laikam arī nonākam pie slēdziena, ka klientam visticamāk nav noslodzes pa fāzēm vienādi. Mikroģeneratoru tad attiecīgi pa visām 3 fāzēm vienādi tiks ražot elektroenerģiju. Bet patēriņš nevienmēr ir vienmērīgi sadalīts, tā kā tam noteikti ir jāpievērš uzmanība. Īpaši tajā brīdī, ja mums ir jānodod elektrība tīklā un pēc tam viņa jāpērk apakaļ, ja mēs jau esam saražojuši uzreiz, tad noteikti visefektīvākais veids ir to, ko tikko saražojam, to tad arī patērēt. Pieslēguma tehniskie parametri, cik tad mums īsti jaudīgs ir šis pieslēgums, tīri kaut vai vienfāzes vai 3-fāzes pieslēgumi, ir arī gadījumi, kad klienti īsti nezina, kad viņam ir vienfāzes pieslēgums un grib likt mikroģeneratoru maksimālos 11 kW, kam vajag 3 fāzes. Ir atkal otrādi varianti, ja, kad, piemēram, ir 3-fāzes pieslēgums, bet grib likt mikroģeneratoru uz 1 fāzi, tad ir jautājums, kā tad mēs attiecīgi šo visu enerģijas patēriņu tad saražoto attiecināsim. Tad šobrīd arī no 1. maija jau būs ļoti aktuāls elektroenerģijas iepirkējs, kurš tad iepirks pa kādu cenu, vai tas būs universālais pakalpojums, vai tie tomēr būs mazliet citi spēles noteikumi. Tad attiecīgi arī pa jaudu, ja mēs liekam vairāk pa 11 kW, tad tur jau attiecīgi tad jāskatās. Šeit ir būtiski, kas varbūt ir pamainījies tie klienti, kuri ir varbūt ātrāk gribējuši vairāk likt. Tas nākamais solis tad noteikti būtu šie 50 kW, kas mūsu sistēmā gan skaitās kā elektrostacijas pieslēgums, bet
visi šie principi un dokumentu iesniegšana, kārtošana ir ļoti līdzīgi mikroģeneratoru pieslēgumam. Tā kā nākamais solis, ja kāds grib kaut ko vairāk likt, tad tur, es teiktu tā, pieturamies maksimāli pie tiem 50 kW. Jā, un šeit mazliet tad pa būtiskākām lietām paiesim cauri procesam. Tātad tajā brīdī, kad mēs esam iesnieguši dokumentus, tad mēs izskatām visas šīs tehniskās lietas, cik lielu jaudu un kā mēs varam iedot. Ja kaut ko nevaram, to, ko klients ir prasījis, piemēram, maksimālos 11 kW, tajā brīdī tad kolēģis zvana un saka, cik tad mēs tur varētu iedot. Varbūt tie ir 9 kW vai 7 kW. Tad attiecīgi arī ir pamatojums, kāpēc var vai kāpēc arī nevar. Tad vidē izskatīšana ir 3 darba dienu laikā. Parasti, manuprāt, ir diena vai 2, bet, ja ir daudz pieteikumu, tad varētu būt, kad arī jārēķinās ar tām 3 darba dienām. Būtiska lieta ir, tad, kad ir aizgājis jau jums šie noteikumi, tad ir jāveic samaksa. Pakalpojuma maksa ir 91,43 €. Šī ir summa ar visu PVN-u. Iekaviņās esmu ielicis, ka tas ir līdz 30. aprīlim, jo katru gadu ap šo periodu, tad uz 1. māju mēs pārskatām šīs izmaksas. Jā. Tā kā tur varētu būt kaut kādas korekcijas, tā kā tam mēs attiecīgi tad pievērš uzmanību. Būtiski tātad rēķina apmaksas termiņš 30 dienas. Ir gadījumi, kad klients ir sapriecājies, kad ir atļauja iedot 11 kW, liekam virsū paneļus, kaut kas mazliet aizķerās un tā tālāk. Invertoru nevaram atrast vai meistars, ja? Un tad ir tā, ka šo rēķinu nesamaksā. Tikko tiek pāriet pār šīm 30 dienām, tad automātiski sistēma šo pieteikumu anulē un ir jāsniedz jauns iekšā. Jā, tā kā es ieteiktu vispirms sakārtot šo juridisko pusi, rēķinu apmaksu un tad tālāk darboties. Un tad šeit ir tā labā lieta, ka tad ir 9 mēnešu laikā pēc tam, kad mēs esam uzstādījuši, kad esam veikuši šo samaksu, tad mums attiecīgi mēs tad 9 mēnešus gaidām, kad klients uzliks šos paneļus un attiecīgi tad iesniegs dokumentus. Jā. Tad būtiski, ko uzsveram, tad paneļus un tehniskos darbus paneļus liek un tehniskos darbus veids tās certificēti speciālisti, jā, apliecina tātad gatavību paralēlam darbam un tātad iesniedz invertoru iestatījuma protokols. Tas, kas ir nācis papildus klāt, tad ir šīs invertoru datu plāksnītes foto, kas ir jāpievieno. Jā, tā kā tur arī ir tas, ko es esmu redzējis no kolēģiem, bieži vien tās bildes ir tādas, ka tur tiešām ir grūti saprast, kas tur ir bildēts. Vai tā ir datu plāksnīte vai kaut kas cits, jā, tā kā tam pievēršat uzmanību. Jā. Būtiski arī pie dokumentu iesniegšanas skatīties, kad ja līgums ir noslēgts uz vienu personu, tad arī attiecīgi tad invertoru protokolā ir jābūt tieši tām pašām gan adresēm, gan personām. Bieži vien ir tā, ka tur kaut kādas neatbilstības ir, un tad izrādās īpašnieks ir viens, līgums uz citu ir noslēgts. Jā, tā kā mūsu gadījumā svarīgākais ir tas, ar ko ir noslēgts līgums, jā, tad uz tās personas tad arī ir jābūt attiecīgi šim protokolam. Būtiski, ka arī tad invertoru var ieslēgt tikai īslaicīgai ieregulēšanai, un tikai tad, kad ir saņemta atļauja, tad pēc tam, kad viss ir sakārtots, tad var ieslēgt jau attiecīgi tad normālā darbā un ražot. Jā, tad portālā mūsu visu informāciju iesniedzam, labi varam redzēt ar paskaidrojumiem, kam iet cauri, kurā solī kādi darbi ir jāveic, jā, tā kā to mēs visu tur varam redzēt. Un vēl viena tā foršā lieta pēc tam, kad mēs esam visu izdarījuši un ka tiešām viss ir kārtībā gan mūsu pusē, gan klienta pusē, tātad ar dokumentācijām. Portālā vienmēr būs iespēja redzēt arī gan patērēto elektroenerģiju, gan arī tad attiecīgi parādīsies iespēja šo, ko mēs esam saražojuši. Un tad šeit arī tā būtiskā lieta, tas, ka parādās, kad jūs ražojat un nododat tīklā, tas ir forši, bet jums arī noteikti ir jāatcerās saulēcīgi iesniegt šo informāciju par elektroenerģijas iepirkēju. Ja? Tad neto sistēmā ir viens, bet no 1. māja tad attiecīgi būs jāizvēlās obligāti savus iepirkējus. Viss, man viss.